Mani sauc Denis Ierjomins, un es radīju unisex kosmetiku Verse 69, kura paredzēta gan vīriešiem, gan sievietēm. Es pastāstīšu par bāzes kopšanas produktiem, un Endija savukārt pastāstīs par papildus kopšanas produktiem. Aiziet! Maigi attīrošas putiņas der gan vīriešiem, gan sievietēm. Serumi mums sadalās atsevišķi vīriešiem un atsevišķi sievietēm, jo šeit ir dažādi peptīdi. Un krems atkal der gan vīriešiem, gan sievietēm ar hialurona filleriem. Mums ir 3 papildus kopšanas produkti. Pirmais ir skrubis, kas derēs jutīgai un kombinētai ādai. Nākamais produkts ir supermitrinošā maska, kas derēs visiem ādas tipiem. Un pīlinga maska ar alfa hidroksiju skābēm. Attīrošas putiņas noņem gan kosmetiku, gan attīra mūsu sejas ādu. Sastāvā ir hialurona skābe, jūsu āda būs arī mitrināta. Mēs rādījām 2 atsevišķus serumus, atsevišķus vīrietiem un atsevišķus sievietēm, tāpēc, ka šeit ir dažādi peptīdi. Ļoti daudziem noteikti ir jautājums, kā atšķirās šie peptīdi. Jo mūsu vīriešu āda ir biezāka nekā sieviešu āda, un peptīdu koncentrācija ļoti atšķirās. Sievietēm nav vajadzīgs tik stiprs peptīds kā vīrietim. Sejas krems ir ar hialurona filleriem. Tā nav vienkārši hialurona skāba, bet tieši hialurona filleri, kuri daudz efektīvāk iestrādāsies jūsu āda, mitrinās un uztaisīs to tvirtāko. Un arī izlidinās grumbiņās. Un šo krēmu var lietot gan no rīta, gan vakarā. Yes. Skrubis mums nav tik abrazīvs, ar citrunzāles aromātu maigi attrīs mūsu ādu, noņems ragaslāni un sagatavos mūsu seju, lai uzliktu supermitrinošu masku. Denis, izstāsti, kas ir hidroksijas skābes? Hidroksijas skābes, tas ir tā kā AHA skābes, bet viņam ir atšķirība kāda, ka viņi, kā pīlīgi strādā ne tikai kā noņemt ragaslāni, bet arī vienlaicīgi mitrinās. Tāpēc mums pēc pīlinga parasti ir sausa āda, bet pēc šī pīlinga mūsu āda būs super mitrināta un būs tāds liftinga efekts. 2 vienā. No rīta un vakarā mēs lietojam putiņas. Pirms mēs sāksim lietot citus produktus, attīram seju. No rīta mēs attīram, tāpēc, ka pa nakti izdalās sebums. Un vakarā mēs viņu mazgājam, tāpēc, ka pēc dienas gaitas mums sakrājas putekļi un citi netīrumi. Pēc tā mēs liekam serumu. Vīrieši liek savu serumu, sievietes liek savu serumu. Un kad serums iesuksies, jāpagaida 3-5 minūtes. Un tikai pēc tam mēs pabeigsim visu rituālu ar sejas krēmu. Skrubi mēs varam lietot 1 reizi nedēļā, un to mēs kombinējam kopā ar masku. Pīlinga masku mēs izmantojam 1 reizi nedēļā, taču, ja tev ir problemātiska āda, akne, tu vari izmantot to 2 reizes nedēļā. Ir svarīgi atcerēties, ka šos produktus mēs neizmantojam vienā nedēļā. Tad pamīšus 1 nedēļu šo, 2 nedēļu šo. Un produktus var iegādāties Beauty Place LV.